13 gadus atpakaļ Latvijā savu pirmo filiālu atklāja vācu uzņēmums Hanzaflex, kas nodarbojas ar dažādu hidraulisku iekārtu, ierīču, tirgošanu, remontu, būvēšanu. Sākumā bez šaubām tās bija hidrauliskās šļūtenes, ar kurām sāka darboties šeit Latvijā. Nākamais solis bija brīvprogrammējums, datorvadāms darba galds, uz kura tika no plasmas, gumijas, poliuretāna izgatavot visdažādākie blīvējumi, gredzeni, jebkas, kas ir nepieciešams hidrauliskās iekārtās, īpaši hidrocilindros, kā arī varēja izgatavot, un jau šodien var izgatavot blīvējumus, gredzenus priekš pārtiks rūpniecības, kas arī, starp citu, ir diezgan svarīgi. Hanzaflex hidraulika pa šiem 13 gadiem Latvijā ir izveidojis 14 veikalu tīklu, kas spēj nodrošināt darbu 90 aptuveni cilvēkiem. Šajos veikalos tiek veikts ne tikai šļūteņu izgatavošana, bet arī mēs piedāvājam hidrocauruļu locīšanu, savienojums, dažādas pārējas, jaunas hidrocilindrus pārdošanā, piedāvājam hidromotorus, hidroakumulatorus, viss tas, kas ir saistīts ar hidrauliku. Kā jau teicāt, Hanzaflex hidraulika Latvijā ir 14 filiāls, veikali. No tiem ir 4 filiālēs darbojās arī servis, kur piedāvā hidrocilindru remontu. Tas ir Liepāja, Ventspils, Daugavpils un, protams, arī Rīga. Tajās pārējos 10 kaut kāda mehāniska veida darbības vai ražošanas vai regulēšanas notiekās, ja tie ir tīri veikali? Tur notiek remonta, bet ne ražošana. Bez tam šajās te darbnīcās, ražotnēs, veikalos, šajos 4, ir iespējams ne tikai atremontēt, bet arī izgatavot pēc pasūtījuma jaunus cilindrus. Bez tam mēs arī piedāvājam 24 stundu servisu. Tas ir tā, ka pie mums veikalā var cilvēks ierasties jebkurā diennakts laikā, mūs sazvanot, atbrauc darbinieks un atremontē vai izgatavo, kas jums ir nepieciešams priekš hidraulikas. Hanzaflex hidraulika ir certificēts uzņēmums pēc ISO standarta. Un šo te certifikāciju mums uzrauga vācu sabiedrība GL System Certification. Pateicoties šim certifikātam, mēs varam ne tikai remontēt un ražot, bet drīkstam arī dot ekspertu slēdzienus par hidrauliskām iekārtām. Par to, kas ir minēts šajā te certifikātā, par tām lietām. Un jaunākais svarīgais solis, kas ir spērts pusotru gadu atpakaļ, jaunā hidrocilindru servisa iecirkņi, teikt, nelielās rūpnīcas izveidošana Rīgā. Cilindru remonts notiek Rīgā, ja, kā jau es iepriekš arī teicu, Daugavpilī, Ventspilī un Liepājā. Mēs varam atremontēt un izgatavot cilindrus, hidrocilindrus. Tā darbība notiek tā, kad klients atved šo te cilindru, viņš tiek izjaukts, nodefektēts, pēc tam tiek sastādīta tāme, tā tiek saskaņota ar klientu, un tikai tad mēs veicam šo te cilindru remontu vai jaunu izgatavošanu. Rezerves daļas, no kā tiek izgatavoti jauni hidrocilindri, jeb arī remontēti vecie. Vai pamatā jūs izmantojat jaunas, kaut kur no ārzemēm, no Eiropas, vai cik lielā mērā, cik uz daļas jūs paši gatavojat? Mēs ievedam jau sagatavas, jau gatavas, bet ir arī lietas, ko mēs arī spējam izvirpot šeit Latvijā uz vietas. Tad, kad ir veikta šī defektācija un saskaņošana ar klientu par visām, par summām, par veicamajiem darbiem, ja, tad mēs, kad esam veikuši cilindru remontu vai izgatavošanu, mēs obligāti viņu pārbaudam pie hidrostacijas un par saviem veiktajiem darbiem dodam garantiju atbilstoši Latvijas likumdošanai. Savās darbnīcās servisos mēs varam atremontēt hidrocilindrus ar diametru līdz 100 mm 6 metru garumā un 200 mm diametrā līdz 4 metru garumā. Lai veiksmīgi darbotos hidrocilindru servisa darbnīca, ir nepieciešama ļoti liela materiāla noliktava. Mēs pārdodam
kātus, čaulus, mums ir virzuļi, mums ir priekš hidrocilindriem arī pirksti. Un nesen esam sākuši tirgot arī cietinātās bukses. Un ja nu klients ierodās un paprasa kaut kādu tādu rezervē, kas konkrētajā filiālē veikalā nav uz vietas, cik ilgā laikā jūs viņu piegādājat no Vācijas? Mēs viņu varam piegādāt no Latvijas, jo mums ir kopēja noliktavas sistēma. Un, paskatoties datorā, šī prece var konkrētajā filiālē atnākt nākamajā dienā. Bet, ja, protams, gadās kaut kas īpašs un šeit Latvijā nav, tad nedēļas laikā viņš praktiski tiek piegādāts no Vācijas. Bet tas notiek reti. Bet tas notiek reti, jā. Un nobeigumā mūsu klientiem Hansflex Hidraulika vārdā novēlu priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu.